Labdien! Mēs atrodamies Zvaigznes grāmatnīcā un kopā ar mani sarkanā dīvāniņa sēž rakstnieks, mākslinieks, multimākslinieks Artūrs Bērziņš, jo lai nu kuram, bet Artūram šis nosaukums patiešām piederās. Un šomēnes, visu māju mēnesi, ir iespēja Artūra uzrakstītās grāmatas iegādāties ar 20% atlaidi visās Zvaigznes grāmatnīcās. Bet mēs ar Artūru parunāsim par to, kas jauns. Kas ir pats tavs šāpams ar jaunums? Tā, tādi ir vairāki. No vienas puses, kur ir tapis vārds ar ilustrācijas meistaru un Margarita, kas gan dotajā akcijā neietilpst, bet man ir gandarījums, jo galu galā pusauģu gados man viņa ļoti iedvesmojas, un tā man bija atklāsme, un noteikti šī grāmata mani bija formējusi. Un tā kā tagad bija liels prieks pie tā visu atgriezties. Jā, tā kā, jā, tas ir viens no tiem jaunumiem. Tad gada sākumā, pagājušā gada beigās, bija iznākusi mana pirmā pasaka. Jā, lai tas, man pa laikam gribās iemēģināt. Man patīk paradoksi. Es vienreiz biju, piemēram, repedziesmu uztaisījis, kas ir nekādīgi ar mani nelīmējis kopā. Bet, jā, un man šķiet tīri jauki sanāca, bet par šo grāmatiņu man ir tiešām gandarījums. Tīpaši man ļoti patīk, kā ir sanācis teksts. Tā viss salikās kopā, ka pilnīgi it kā kaut kas no augšas diktē. Bet, diemžēl, arī šajā sakarā arī to nav iespējams iztulkot svešvalodās, jo tur viss tas sižets, visa tā detektīva intriga un galveno personāžu identitātes un tā tālāk, viss balstīts uz latviešu valodas vārdu spēlēm. Bet, jā, cerams, ka vismaz Latvijas lasītājs to izbaudīs. Man jau jāpiebilst, kā spoguļu pusē, kur tu pats nodēvēji arī par patraku pasaku, ir ne tikai vārdu spēles, tur ir ārkārtīgi daudz tāda, manuprāt, filozofisku domu gājienu. Un tā ir grāmata, kuru var lasīt tiešām mazam bērnam, bet pat vairāk priecāsies vecāki. Vai arī es teiktu, ka tā ir īstā lasāmviela tādam zinātkāram pusaudzim. Kā tev pašam šķiet, kam ir adresēta šī grāmata? Kad es kaut ko taisu, kad es kaut ko radu, kad es kaut ko arī rakstu, man ir svarīgi, lai man pašam būtu interesanti. Un priekš tā, lai man pašam būtu interesanti, es tur arī ieliku to, kas man ir pašam svarīgi. Tur ir gan visādas gan eksistenciāls pārdomas, gan visādi jociņas pociņas, vārdsakot. Es domāju, ka tas tik tiešām, es teiktu, ka viens no maniem mīļākajiem rakstniekiem vispār, lai gan es viņu laikam tā normāli biju lasījis, tikai bērnībā īsti nebija daudz pārlasījis pārsvarā, bet Hans Kristians Andersens, viņš jau arī ir rakstnieks priekš pieaugušiem. Bet šī es pieļauju, ka vēl izteiktāk pieaugušiem tādā ziņā, ka pusauģiem un pieaugušiem, bet bērniem tur noteikti būs interesanta visa šī, varbūt kaut kādus slāņus viņi nenolasīs, bet to visu krāšņumu un tēlus un tā tālāk, man liekas, ka visi priekš sevis atradīs kaut ko savu. Jā, tas tā varētu gan būt. Bet vēl mums tur stāv arī tavs lielais krāšņais albums. Kā tu raksturot šo grāmatu? Redz, te no Artūrs arī pats pastiep rokas. Jā. Ko lai saka, tas man ir vispār super gandarījums, ka šis tapa. Tas ir mans, kā tas saucās, magnum opus vai kā tas saucās. Mūža darbs. Jā. Tam gan
pašlaik jau ir piepulcējušies arī jau vēl citi darbi. Jā, par šo laiku ir daudz kas jauns tapis, bet šeit tomēr jau nav tagad, sanāk kaut kādi 20 gadi. Šeit pirmie darbi vēl no 2001. Gada. Starp citu, tas darbs, caur kuru mēs ar tevi iepazināmies, bet tas ir atsevišķs stāsts. Tā bija mana pirmā intervija, man tieši Kristīna bija nointervējis. Vārdsakot, zīmīgs darbs, zīmīga intervija un tā tālāk. Bet pārsvarā pēdējo 15, 16 gadu laikā tapušie darbi. Tā kā tas ir diezgan liels laika posms. Un te ir arī laikam tomēr tie svarīgākie darbi, ar kuriem es tomēr arī guvu kaut kā to atpazīstamību. Un, vārdsakot, tas, kas top tagad, tas ir kas top tagad, bet šitā jau ir tāda kā vēstures zinātne. Tā. Un šogad es saprotu, ka top arī dokumentālā filma par tevi un ar tevi. Jā, par mani un ar mani dokumentālā filma, kurai tāds neparasts formāts. Tā ir dokumentālā filma ar inscenējumiem. Tā kā tieši pagājušā nedēļa bija 3 dienu filmēšanas periods. Tā kā tur vēl būs, tā kā Ivars Tomtegoda režisors. Ja kāds varbūt atcerās par Knutu Skujnieku, nesen bija, tik nesen bija tā dokumentālā filma Knutifikācija. Tad vēl pirms tam viņam bija tie sēņotāji, un tagad viņš laidīs laukā jaunu mākslas filmu Anna Lom. Un tagad top šī dokumentālā filma, darba nosaukums angļu valodā laikam tas bija Heart of an Artist, un latviski darba nosaukums, cik es noprotu, mākslinieks. Filma būs neparasta. To mēs varam gaidīt šogad? Katrā ziņā tur taps, cik es saprotu, 2 versijas, viena īsa, un tad būs arī filmetrāža. Un tā īsā versija noteikti šogad būs. Fantastiski. Vai to mēs varam gaidīt arī uz tavu topošās izstādes atklāšanu? Kad būs izstāde un kur? Tā, izstāde būs šoruden septembrī, kaut kad septembra vidū. Tieši netālu no šeit, blakus Zvaigznei, galerija Muzeja LV, kas atrodas... Pretī Mākslas muzeja. Jā. Pumpuru ielā 2, Andreja Pumpuru ielā 2, tieši pretī Mākslas muzeja. Un vārdsakot, tēma būs himēras. Kaut kādā mērā tas ir par cilvēciskošanos. Vārdsakot, bet viss būs skaisti katrā ziņā. Dzirdēju baumas, ka tu atkal kaut ko raksti. Kas tas būs? Es pamazām brīvajos brīžos rakstu, un diezgan daudz jau ir sarakstīts, un vēl jāsaraksta, varbūt vēl vairāk. Ir ieplānots. Katrā ziņā es pat jau izdomāju nosaukumu. Darba nosaukums ir Ātuma. Tas ir tāds sajaukums, tādīt kā memoārī, tādu bišķi uzvaru. Vis kaut kādi spilgtākie kaut kādas epizodes no dzīves, kas ir saistītas tieši ar šo tēmānu. Tur, piemēram, ar nodeļiem sadarbību vai vēl kaut kas kāds. Un tajā pašā laikā tieši arī tās pārdomas, kas man personīgi ir svarīgākais tajā visā, pārdomas par to, kāpēc, piemēram, it kā cilvēku apziņā skaistums, tas ir kaut kas ļoti subjektīvs, tā ir tāda lieta, kas ir tāds saldais ēdiens, teiksim tā. Un es tur kādā mērā mēģinu objektīvi pamatot, kāpēc
tas ir kaut kas daudz lielāks, gan no tādiem, gan no mērāmiem aspektiem, gan arī kaut kā, vārds sakot, skaistums, kā, ja pārfrāzēt Kņazu Miškinu, kurš glābj pasauli katru dienu, neļaujot tai iegrīt, entropijas hausā. Un vispār sievišķība, kāpēc tas ir, manuprāt, kaut kas, kas šobrīd arī tiek apdraudēts, un kas tas īsti ir. Un vispār saistība savstarpēji saistības starp skaistumu, sievišķību, trauslumu, erosu un visu kaut kādas tās lietas, kuras it kā šķietami, it kā varētu padomāt banāls, bet ja to visu pamato, vienkārši es skatos, ka daudziem nav šīs zināšanas, kāpēc tas viss ir svarīgi un savstarpēji saistīts un tā tālāk, tad šeit es šīs savas kaut kādas zināšanas, ar savām zināšanām gribētu padalīties. Un man šķiet, ka šodien ir ļoti daudz svarīgu lietu, kas ir, man liekas, piemirstas. Un šī ir viena no tām. Un man kā māksliniekam es vienkārši jūtu, ka uz mani tiek darīts spiediens. Un es vienkārši paskaidroju, kāpēc man ir savs viedoklis. Vai kāda no šīm daudzajām mākslas formām tev uzrunā vairāk? Tā, patiesībā katrai iecerei ir vajadzīga sava valoda. Pieņemsim, gan vērtējos, gan spoguļpusē ir tādi tēli, kurus īsti nevar vizualizēt, viņi tieši strādā tekstā. No sākuma spoguļpusē jau arī bija tekstā, un tad pēc tam es biju sācis domāt, kā tad to vizualizēt tā, lai atstātu tekstam to paradoksu, to teritoriju un tajā pašā laikā, vārds sakot, ar to attēlu vēl trešo dimensiju radīt. Un tas, man liekas, ir izdevies, bet tad atkal, piemēram, tas, ko var nofotografēt, teiksim tā, uzleznot var jebko, nofotografēt, tagad jau ir mainījušies tie laiki, ir parādījies viss tas mākslīgais intelekts, un tur visādi brīnumi, visu kaut ko viņš var sataisīt, un šeit tā burvība bišķiņ pazūd tajā digitālajā manipulācijā. Bet, katrā ziņā savulaik tas bija ļoti interesants paņēmiens, kā iekarināt gaisā skatītāju, ka, tā taču ir fotogrāfija, it kā, bet tajā pašā laikā, acīm redzami, ka nav. Jā. Tā kā, vispār sakarā ar visu to mākslīgā intelekta parādīšanos es pamazām vispār pārēju tagad uz analogiem, nevis analogiem, vārds sakot, roku darinātu. Tas, kas ir digitāls, tas patiesībā jau arī ir roku darbs vienkārši caur to planšeti vai caur, peli, vienalga, jā. Bet tas ir tāpat kā tikai rakstīt ar klaviatūru, nevis ar roku, jā. Bet cilvēku apziņā bišķiņ ar mākslīgā intelekta parādīšanos mainās uztvert. Un to visu ir jāņem vērā, tāpēc, ka mēs neesam bezgaisa telpā. Ir tā viss apkārtējais konteksts, kuram sanāk vai kaut kā nepatīk vārds pakārtoties, bet vienkārši tas, kas strādāja kādreiz, tagad tomēr vārds sakot, tas, ko es gribēju teikt, ir tas, ka viss ir atkarīgs no ieceres, no idejas. Un, piemēram, es uzreiz teikšu, ka gleznot pēdējā laikā ir slinkums, tāpēc, ka tur ir ķēpāšanās ar visām tām eļļām un tā tālāk. Un tur ir tas materiāla pretestība, ja tu digitāli, piemēram, uztaisi striepienu, viņš ir, nav jāgaid, kad viņš izžūs. Jā, bet, labi, digitāli tur
citas visādas. Tur vienkārši viss ir daudz sarežģītāk, bet tas ir cits stāsts. Tā kā es pārāk ilgi jau par to atbildu, bet tas, ko es gribu teikt, ka tas viss ir ļoti individuāli. Tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Bet, un no konteksta. Tad man vēl viens jautājums, tu pieminēji mākslīgo intelektu. Kādas ir tavas mākslīgā intelekta attiecības? Jo es arī skatos, ka diezgan daudzi arī mākslinieki to sākuši izmantot. Esmu dzirdējusi, ka arī lielajās valodās to izmanto jau tulkošanai. Vai tev ir kaut kādas attiecības jau izveidojušās ar mākslīgo intelektu? Es esmu paspēlējies, paeksperimentējis, sapratis, ka pagaidām mākslīgais intelekts nevar uztaisīt to, ko viņa grib dabūt. Vispār, principiāli, man šī ideja, es neesmu dinozaurs, bet man vienkārši tiešām, es saprotu tīri no eksistenciālā viedokļa, ka mākslīgais intelekts, vismaz pagaidām, tā ir ilūzija. Mākslīgais intelekts, kā bija teicis tas pats Miedzaki, nezinu, kas ir ciešanas. Un atkal, ja cilvēkam atņemt, jo tas ar laiku notiks. Dažiem ir tāds fantāzijas, ka tad nākotnē cilvēki sēdēs tur, es nezinu, un atpūtīsies un visu darīs mākslīgais intelekts. Nē, tā cilvēks nestrādā, cilvēks degradēs, tāpēc, ka viņš ir funkcija, viņam vajag kaut ko, viņam vajag kaut ko darīt. Ja viņš nestrādā, viņš vienkārši ar laiku degradēs. Un tā ir sūrā realitāte. Tā kā, nav man nekāda tādas stipri pozitīvas domas šajā sakarā, un man arī ļoti svarīgi, ka cilvēkiem tik tiešām apziņā šķiet, ka, ka vārdsakot, problēma jau ir tomēr tajā, ka mākslas radīšanas, mākslas darbs lielā mērā tas ir, tur tā svarīgā daļa ir tieši tas process un tas antropocentrisks. Tas cilvēka, tas iekšējais stāvoklis pārdzīvojumi un tas, kas nāk laukā no cilvēka. Nevis smuka bildīte, kur smuka bildīši tāpat ir daudz, vienu vairāk, vienu mazāk. Ne jau tā ir tā vērtība. Jo vairāk arī mākslīgais intelekts tomēr kolekcionē visu kaut ko un no tās datubāzes vienkārši taisa jau sajauto repliku no tā, kas jau ir bijis. Tomēr, kā neirozinātnieki varbūt tam nepiekritīs, bet tomēr man tomēr šķiet, ka laiku pa laikam cilvēks rada kaut ko tiešām, noteikti izrāvieni pie kaut kā tiešām jauna. Vairāk nekā vienkārši mikslis no tā, kas ir bijis iepriekš. Vārdsakot, es par to ilgi varu runāt, jo man šķiet, ka mākslīgais intelekts ir nopietni draudi cilvēkiem. Tas ir principā tāds mūsu aizvietotājs. Tajā pašā laikā bez eksistenciālās dimensijas. Vismaz to jau. Bet no citas puses, kā jau es teicu, pagaidām mākslīgais intelekts nevar uztaisīt, tik tiešām nevar uztaisīt. Varbūt viņš momentāli visu kaut kāds bildītes izmes laukā, bet tas nebūs tas, kas ir vajadzīgs tev. Tas ir multimākslinieks, rakstnieks, gleznotājs, radītājs Artūrs Bērziņš. Un visu māju mēnesi Artūra paša sarakstītās grāmatas Zvaigznes grāmatnīcās pieejams ar 20% atlaidi, bet mēs gaidīsim Artūra jauno izstādi, lasīsim viņa grāmatas un gaidīsim tev